Nu, tad labrītiņ visiem no rītiņa. 5:05 no rīta ir. Stāvis ķeguma benzīntankā, reku man čoms brauc. Saša ar sievu, es ar sievu. Nu, braukšu es savā pirmajā ceļojumā uz ārzemēm. Brauksim mēs uz Poliju, Zakapaņa. Izrāvāmies uz 4 dienām tikai. Vairāk vienkārši nav laika. Darbs un vēlreiz darbs. Saša brauks par priekšu. Tas mums būs tā kā vedējs. Viņš foršs puika. Vālēsim mēs caur Bausku. Tā, kas vēl? Viņš brauca Fugeru, Yamahu 1300. Foršs aparāts. Es arī kā gribēju tādu nopirkt, bet es sapratu, ka jau priekš maniem gadiem viņš tā kā man būs bišķi par smagu. Tā kā es paņēmu Honda NC 25. gada. Var teikt, iepriekšējā dienā izgāju 1000 kilometru to obligāto to servisu, nomainīju man eļļu. Ko tur vēl pat nezinu. Vienīgi interesanti tas, tad ja pēc manuāla it kā 10.30, tad viņi neskapēc man ielēja 10.40. Prasīja, kāpēc tā? Viņi saka, tas ir vienalga. Nav nekādas starpības, nezinu. Japāņi varbūt lohina. Nezinu, ko viņi tur lēna. Mūsēji jau bāleliņi. Ir gudrāki par visiem. Nu, lai tā būtu, neiešas tur. Varbūt tiešām tā ir. Tā, brauksim mēs caur Baldoni, tad uz Bausku. Teicās, ka būšot baigā migla. Brauksim, redzēsim. Tā, kas vēl? Bišķiņ par jauno Hondu. Ir viņai tur kaut kāda navigācija tagad. Bet nu, tur ar bultiņām. Laikam jau arī kaut ko tur angļu valodā saka priekšā, bet nu, es no angļu valodas tāpat kā Merkačs no visa pārējā. Tā, bet toreiz Daugavā bija ūdens līmenis nolaists, jo Haidī pat reku salas spīd cauri. Es vispār pats esmu no ķeguma. Tā ka mēs te bērnība visa ir pagājusi. Šitiem pa kreisi uzreiz šitiem aizvariem mēs kādreiz gājām peldēties, ņurkojām, jo hei sargi mums te dzenāja. Nu, bet tas bija piedzīvojums. Zīves te ķērām. Tas taisni aiziet uz Jaunjelgavu. Kreisi uz Tomu, Baldoni, Rīga. Jā, stikli te sāk svīst, kaut gan es biju apstrādājis ar to pretsvīšanas līdzekli, bet tas neko daudz tur nepalīdzēja. Aparāts teikšu tā, man bija pirms tam 14. gada S versija. Tad man likās, ka, it kā nē, kaut ko gribējās krūtāku. Es viņu tā pa fikso pārdevu nopirku KTM Duke 800. Tas ir tāds žiperīgāks verķis. Bet tāpatās, tad, kad kaut kur gribas ceļojumā vai ar sievu, viņai tomēr ir grūtāk jau uz tā džūku uzkāpt. Man te tā zina, es esmu vēl jauns un sprigans. Tad izdomāju, ka jāpērk ceļojumam, tomēr ir Honda atkal
pieredze bija it kā foršs mocis, nu. Tomēr visādos sastrēgumos, luksaforos, tur kaut kur, šur, tur. Tomēr, kā saka, nevajag, kā saka, aizdomāties, tur pārslēgties, nepārslēgties. Te dod gāzu un aidā, jo haidī nav te jātorzī. Jā, vispār te mīgla tāda bija diezgan stipra, 100 metru attālumā, man liekas, jau redzēt nekā nevarēja, nu, bet domājam, ka nogriezīsimies uz tā uz Iecevu projām, tad tur beigsies mīgla, bet nekā, tur sākās vēl stiprāk. Braucam tā, nu, kā jau es teicu, braucam mēs divotā. Cik mums tur, kā saka, futlārs tikai aizmugurē bija tā soma, nu, ne soma, bet eis. Kopā apmēram kādi 180 kg. Es varu vispār, taisnību sakot, nekādu problēmu pātrināju vai ar ko tur varēs redzēt vietām. Mēs pat gandrīz 160 gāju neskrējām. Viņš iet stabili vairāk. Es domāju, divotā, kā mēs braucām, kādu 180 no viņa mierīgi dabū ārā. Uz apdzīšanām vispār problēma nebija. Ja tur arī vajag, hop ar to lapiņu pārslēdzies uz zemāk un šaidā, tāds pātrinājums, kad nekāda problēma. Nu, ko vēl? Šits man ir pirmais, kā es teicu, ceļojums uz ārzemēm. Pēc, ka braucu es jau ar mopēdiem, močiem jau, man liekas, mopēds pirmais bija man jau 13 gados. Un pagājuši gadu es tikai noliku tiesības. Vienkārši ļoti sagribējās pabraukāt pārzemēm. Bet, pie mums tā procedūra ir jauka. Latvija, kā vienmēr, nezinu, varbūt tas ir vēl kaut kur neesmu interesējies, bet, Latvija. Tas ir kaut kas. Tad, kad es gribēju nolikt uz mocis tiesības, izrādījās, ka man vajag arī no sākuma uz mašīnu tiesības. Tā, ka es no sākuma gāju noliku uz mašīnu tiesības, un tad tikai es varēju nolikt uz mocis tiesības. Uz mašīnu man gāja, kā saka, kādu gadu es tur čakarējos. Tāpēc, ka es savu mūžu nebiju ar mašīnām braucis, man viņas nekad neinteresēja. Ir tādi tipāži cilvēki, kuriem kaut kas var gadīties neinteresē. Tas, kas interesē, var teikt visus. Es esmu tajos 99%, kuriem mašīnas neinteresē. Bet es tās tiesības noliku. Pačakarējos es gadu, bet noliku. Uz moci man vispār divos piegājienos es noliku. Te ir, reku mēs uz Polijas robežas. Te bija jau Lietuva, Polija, te bija pārbaudas uz tiem imigranti, bēgļi un tā tālāk. Te bija štopars, ka mēs nevarējām garām tikt. Mēs kādu stundu nostāvējām. Ejam mēs tālāk, mēs jau te esam nobraukuši, man tā šķiet, vai nesamelotu. Mēs jau te nobraucām jau no Bāņiem un braucam jau uz viesnīcu. Mēs noīrējām Varkā, noīrējām viesnīcu. Nobraucām mēs pirmā dienā kādu 700. Laiks bija baigi labais jau Polijā, Lietuvā, tur uz robežas, Lietuva, Latvija, mums tur kādas minūtes 5 lietas palīm pārgāja. Bet, pirmais iespējas, kā saka, man ļoti patika. Es nesaku, ka Latvija tur kaut kas, bet iedomājieties, visu mūžu braukāt pa Latviju. Jau tā kā bišķi piegriezās jau tas viss. Pēc šitā ceļojuma mēs te ar sievu Johaidī abā uzstāv uz Buidu, Johaidī aizbraucām uz Sārēm, tur vēl piesacāmies pie
Pie diviem močiem baigi forši cilvēki bija no Rīgas, jo ka viņi saka, davai laižam kopā, jo haidī viņiem jau tur maršruts visi viņi jau zināja, viņi tur, kur tik nav ceļojuši Eiropu, kur stāv šķērsām pat Ameriku. Vispār jautri bija. Tā sāremā interesanti arī smuki viņi mums tur izvadāja, mēs tur tā kā, uz astas vienkārši. Bet jā. Valējām, stājāmies, mēs nebija tā, ka mēs te skrējām, vienmēr apstājāmies kādā benzīnā, tā kā kaut ko iedzērām, ieēdām, nesteidzāmies, kaut gan laika mums te baigi švaki bija. Es vispār pat teiktu, ka arī tā Polija tāda, vismaz tie ciemati, pilsētiņas tādas sakoptas, viss tā smuki. Dārzi, visur tās ābeles, bumbieri, čerešņas, tās saldie ķiršņi, tādas plantācijas, es kaut kā pie mums tik traģiski tā, tik daudz neesmu redzējis, jā, ir, bet, tāpēc jau no turienes arī nāk tas viss iekšā tādos kvantumos. Kāds tur šķibana. Ja mums kaut ko tā audzēja haidī plantācijās, tad arī visu nosmidzina. Tāpat tās arī tur. Starpības nekādas. Ja ir lētāk, tad tas ir tikpat labi ēdams kā Latvijā. Boļī, ka te man liekas, saule ir vairāk un viss ir saldāks. Tas nav tā kā, pieņemsim, senāk pie vecās mātes aizbrauc uz laukiem, jo haidī ir kāda āba ekoloģiski tīrs. Tā kā ir tā ir. Ko par Hondu, taisnību sakot, nav ko par viņu stāstīt. Foršs mocs, ja KTM pieņemsim, viņš ir savā ziņā baigi foršs. Ar citiem, tā kā es braukāju, es neesmu no tiem cilvēkiem, kam patīk tur ar svešiem močiem, ar to pašu Future es pat neesmu braucis. Nepatīk man svešu moci ņemt un braukt. Bet, gribējās jau te skatījos nopirkt, jo haidī kādus tos superģūku, jo haidī 1300. Bet, nav naudas. Jā, un te mēs izbraucam no rīta otrā dienā no Varkas, no viesnīcas izbraucām, un te mums kādu pusdienu laikam lietas bišku pavadīja. Tāds smidzinošs nepārāk, bet, bija tās jaks lietas, nekāda problēma. Ķīniešiem, es te pasūtīju no Ķīnas visu kombinzonu, un viņiem tāda interesanta feature ir biksēm tieši, ka pārvilkās pāri kurpēm. Tev bahils pat nevajag. Pārvilkās pāri kurpēm un tā no purgala puses. Tev, kā saka, pasvalkt nekur staigāt nevajag, ka tu šitā brauc, tad tev lietas vispār netiek klāt. Nevajag tāds bahils pat vilkt virsū. Nekāda vaina, baigi forši. Tāda interesanta inovācijas te nebija redzējis nekur mūsu veikalos tādas. Tā kā tā. Uz sēdekļiem es uzliku tos, kā saka, sietiņus. Un, jā, kad es braukājām senāk, atceros tur. Mēs izbraucam no Varkas. Jā, izbraucam no Varkas. Uzlikt tos sietiņus, tāpēc, ka ar to, kur es biju braucis, ka pabrauc kādas 100 kilometru atceros, tad pēcpusē jau sāka sāpēt, tā, jūtami, bet te mēs nobraucām 700 pāri, teikšu, negalīgi tā, ka nav problēma, vienalga, jo, ka visu dienu nosēdēt arī vajag, bet, normāli, ciešami.
tikai sietiņi pa kaut kādiem 11 vai cik viņi tur. Jā, cik tur sietiņi iehaidīti, un cik viņi tur maksāja, tur, nezinu, 10-15 eiro. Bet, nu, tas ir tāda laba feature. Viņus tā neko nejūt. Bet atkal tāpatās bez mašīnu pilns. Jā, mašīna bija daudz. Kas te uz Poliju, mēs braucām pirmā darba dienā, tad bija fūras. Un, kad tu pieņemsim tai fūrai ej, uz kādi, nu tur labi 130, 140 garām. Tad tas, ka tevi tas vējš, kas nāk no fūras, tur īri labi tā mētā. Un tāds saspringuma sajūta visu laiku, ka tevi žvidzina jau kā, nu tā, braukt jau var, bet vienalga. Nā, otrā dienā atkal tikai viegli bija, bet, nu, tie arī pilni ceļi. Arī visi kaut kur brauc atpūsties. Šitie mazie ceļi bija pilni, jo, haidī, ne tu normāli kaut kur apdzītu ar neko. Uz autostrādes jau, protams, savādāk. Redzēt tos lielos viņu dārzus. Tas johaidī no ceļa un tur, kur meži pa labi, pa kreisi, es nezinu, tur kilometru johaidī līdz mežam, visi vien, kā saka, kaut kādi āboli, bumbieri, ķirši un kas tur vēl viņiem aug. Tāds cilvēki nodarbojās ar to. Un mājas. Es te nevienu graustu neredzēju. Nē, meloju. Viens kaut kāds šķūnis, te bija tāds tā kā puspamests, nevarēja saprast tādu mājiņu, bet vairāk arī nekas.